Lasījums no Jesejas grāmatas 6. nodaļas. Tanī gadā, kad nomira ķēniņš Uzija, es redzēju to kungu sēžam uz augsta, cēlu torņu, un viņa tērpa apakšmala piepildīja svētnīcu. Serafiji lidinājās par viņu. Tiem bija katram 6 spārni. Ar 2 serafijas apsedz savu vaigu, ar 2 savas kājas, un ar 2 viņš lidoja. Tie nemitīgi sauca cits aiz cita šos vārdus. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cealbats. Visa zeme ir pilna viņa godības. Sliekšņu pamati trīcēja no sauciena skaņām, un nams piepildījās ar dūmiem. Tad es iesaucos, bēda man, jo es esmu nāvei nolemts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautu vidū, kam nešķīstas lūpas. Un tad es redzēju ar savām acīm ķēniņu, to kungu Cealbatu. Tad pielidoja man klāt viens serafijs, viņam rokās bija kvēlojoša oga, ko viņš ar lūkšām bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizskāra manu muti un teica: redzi, tai aizskarot tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts, un tavi grēki piedoti. Es dzirdēju to kungu balsi sakām: ko lai es sūtu, kas būs mans vēstnesis? Tad es atbildēju: redzi, es esmu šeit, sūti mani. Tā kunga vārds. Lasījums no Pāvila vēstules romiešiem. Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotams viņa tiesas un cik neizdibinām viņa ceļi. Kas gan ir izpratis Dievu prātu, kas ir bijis viņa padomu devējs, jeb kas viņam ko iepriekš devis, par ko nāktos atmaksa. No viņa, caur viņu, uz viņu, visas lietas, viņam lai gods mūžīgi. Āmen.
Tas kungs ar mums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Matejs 28. nodaļā. Un kad tie nokrita viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas, līdz pasaules galam. Uz kunga evaņģēlijs. Svētais Dievs, paldies par Tavu žēlstību, ka mēs šeit esam pulcējušies. Kungs, Tavu trīsvienīgās gaismas apmirdzēti. Kungs, svētī mūsu sirdis, ka pieņemam katru Tavu vārdu kā mūžīgu patiesību, jo katrs Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Mūsu ēras 4. gadsimtā slavenais teologs svētlaimīgais Augustīns, atrastamies Āfrikas pilsētā Hiponā, rakstīja grāmatu ar nosaukumu par Svēto Trīsvienību. Noguris no ārkārtēji lielu prāta sasprindzinājumu, viņš izgāja jūras krastā. Augustīns baudīja vakara gaisa veldzi, taču turpināja domāt par savu pētījumu objektu. Pēkšņi jūras krastā viņš ieraudzīja zēnu, kas ar nelielu sudraba karotīti smēla jūras ūdeni un lēja bedrītē smiltīs. Ko tu dari? Vaicāja Augustīns. Gribu izsmelt jūru un pārliet to šajā bedrē, atbildēja zēns. Tas taču nav iespējams, sacīja Augustīns. Protams, ka nav iespējams. Taču es drīzāk ar karoti izsmelšu jūru un saliešu to šajā bedrē, nekā to ar savu prātu piekļūst Svētās Trīsvienības neapjaušamajam noslēpumam un satilpinās to savā grāmatā. Un tik tiešām, Dieva dzīves noslēpuma izzināšanas priekšā mūsu prāts nonāk strupceļā. Kā gan Dievs var būt viens un vienlaicīgi trīsvienīgs? Uz Dievu mūsu parastā loģika, matemātiskā domāšana nestrādā. Domājot par trīsvienīgo Dievu, pēkšņi mūsu ierastajai skaitīšanai vairs nav nekādas nozīmes. Mēs mākam saskaitīt lietas, objektus, laiku un skaitļus, bet Dievs ir ārpus šīs izpratnes par laiku un telpu. Un viņā, Dievā, trīs kļūst par vienu nedalāmu. Dievišķā trīsvienība ir absolūtā vienībā. Katra svētās trīsvienības persona, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, pilnībā ietver sevī visu dievišķo būtību. Un šis trīsvienības noslēpums mums var šķist ārpus loģikas esošs, pat pretrunīgs. Taču Dievā nekāda pretruna nav. Un tā mēs varam secināt, ka mazais zēns Augustīnam teica absolūtu patiesību. Ar mūsu prāta spriedumiem Dieva dzīvi izzināt un iepazīt nav iespējams. Vienīgi šķīstot sirdi no visiem pasaulīgajiem spriedumiem un priekšstatiem varam tuvoties šim trīsvienības apceres dziļumam. Jāņa evaņģēlija 4. nodaļā, 8.
pantā mēs lasām, Dievs ir mīlestība. Dievs ir vispilnīgākā mīlestība, un tas nozīmē, ka svētās trīsvienības trīs personas, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, mūžīgi atrodas viena ar otru nepārtrūkstošā mīlestības vienībā. Svētie raksti daudz dažādos veidos mums vēsta par trīsvienību un atklāja šo Dievu noslēpumu. Raksti par to liecina gan aizklātā, gan ļoti atklātā veidā. Bet vistiešāk, kas mums runā vecās derības 1. Mūzes grāmatas 18. nodaļa, kur Ābrahāms redz noslēpumainu parādību. Kas stāv rakstīts, un kungs viņam parādījās pie Memres ozoliem, viņš sēdēja telts, ejā kā jau dienas karstumā, viņš pacēla savas acis, paskatījās, un redzi, tur priekšā stāvēja 3 vīri, un viņš tos ieraudzīja, skrēja tiem pretī no telts ejas un klanījās līdz zemei. Viņš sacīja, kungs, kaut jēl es gūtu tavu vēlību, nepaej garām savam kalpam. Ābrahams saskatīja, ka 3 vīru tēlā viņa priekšā ir nostājies pats Dievs. Viņš redz 3, bet klanās vienam Dievam. Apjaušot noslēpumu un ar vārdiem, mans kungs, kaut jēl es gūtu tavu vēlību, nepaej garām savam kalpam. Viņš pielūdz vienoto Dievu 3 personās. Šeit raksti mums dod nepārprotamu, skaidru liecību par trīsvienību. Un visā pilnībā svētās trīsvienības patiesība atklāta jaunajā derībā. Mūsu kungi Jēzus Kristus kristību brīdī Jordānas upē, viņam Dievu lūdzot piepeši debesis atvērās, un Svētais Gars redzamā veidā, kā balodis nolaidās, un balss atskanēja no debesīm. Tu esi mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Šeit raksta mums stāsta, kā Dieva dēls cilvēka miesā būdams tiek kristīts, un Dievs tēvs apliecina viņu par savu dēlu, un Dievs Svētais Gars nāk pār viņu kā balodis, apstiprinādams tēva liecības patiesumu. Un arī šīs dienas evaņģēlija lasījumā dzirdējam paša kunga Jēzus Kristus vārdus apustuļiem. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Atkal un atkal, nepārprotami, raksti mums atkārto. Nemaldieties, skatiet patieso Dievu. Un šodien daudzi saka, es ticu Dievam. Bet ar to ir par maz. Mums kristītiem ļaudīm, un patiesībā arī visiem nekristītiem, ir jāzina un jāzina, ka mēs ticam trīsvienīgajam Dievam. Trīsvienīgajam Dievam, kurā neviena no personām nav nec lielāka, nec mazāka, nec jaunāka vai vecāka. Viss Dievs ir vienlīdzīgs, pilnīgs, vienāds slavējams un godājams. Tās ir mūsu bruņas, tas ir mūsu ierocis pret visiem maldiem, kas staigā apkārt. Un mums nebūtu jākautrējas to stāstīt arī citiem. Un bieži vien ir grūti tā uzreiz censties izskaidrot, kāpēc Dievs ir tāds, kāds viņš ir. Kāpēc mēs ticam it kā tik neloģiskam, prātam uzreiz nepieņemam Dievam. Bet tomēr, ja mēs atceramies, ka Dievs jau no pirmsākumiem ir vēlējies būt attiecību Dievs. Tāpēc pats veido attiecības un arī mūs aicina būt attiecībās ar viņu. Tad viss kļūst mazliet vienkāršāks, mazliet skaidrāks, saprotamāks. Tad mēs zinām, ka Dievs ir
absolūtās mīlestības attiecībās visu trīs personu starpā, ar vienu dievišķu būtību un nešķirams. Un mēs varam atskatīties uz Kunga Jēzus Kristus vārdiem, tādēļ lūdziet tā: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Un mēs šeit varam sākt apjaust, ka tas Dievs Tēvs, kurš ar Jēzu Kristu ir vienāds būtībā, mums vēlas dāvāt ko īpašu. Kristībā viņš kļūst arī par mūsu tēvu. Jāņa evaņģēlijā 17. nodaļā mēs lasām, ka Jēzus lūdz tēvam: Es nelūdzu par viņiem vien, tas ir apustuļiem, bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem. Šeit Jēzus lūdz par katru no mums, lai visi būtu viens, itin kā tu, Tēvs, manī un es tevī, tā lai arī viņi būtu mūsos. Kā Jēzus ir tēvā un tēvs viņā, tāpat arī mēs esam Dievā, kur Dievu varam saukt par tēvu. Un tā mēs esam kļuvuši kristībā par Dieva bērniem, ņēmuši dalību un sēdušies pie viena galda ar pašu Dievu. Un, ja jūs esat redzējuši Rubļova rakstīto slaveno trīsvienības ikonu, kurā attēlota šī iepriekš minēta Ābrahama satikšanās ar Dievu un 3 eņģeļi, kur sēž pie galda, tad ļoti viegli iedomāties, iztēloties to, par ko runāja. Šī sēšanās pie viena galda ar Dievu. Jo šīs ikonas priekšā ir atstāta vieta 4. viesim pie trīsvienības galda. Vieta katram no mums. Tā ir Dieva žēlstība, ko viņš sūta mums. Un pie šī galda mēs sēdīsimies jau pavisam drīz. Kad mēs dzirdam vārdus, mūsu kungs Jēzus Kristus tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pārlauza to un deva saviem mācekļiem sacīdams: Šie ir aicinājuma vārdi. Aicinājuma vārdi mums sēsties pie dievišķā galda, ņemt dalību šajā noslēpumā. Un tik vienkārši, nevis izprast vai saprast, bet ņemt dalību, laust maizi kopā ar brāļiem, māsām un pašu Jēzu Kristu. Un tad, kad mēs tuvojamies šim mīlestam, mēs atceramies, ko Svētais Gars pie mums ir darījis. Devis mums grēkatziņu, vadījis grēknožēlā, sagatavojis mūsu sirdis, lai varam cienīgi ņemt dalību tur, kur viņš pats, Svētais Gars, nāk un pārvērš maizi un vīnu par Kristus miesu un asinīm. Un mēs kopā ar debesu draudzi, visiem eņģeļiem, debesu pulkiem, varam vienoti slavēt un dziedāt Ozianna, un tādā veidā mēs kļūstam pie šī galda kā daļa no trīsvienīgā Dieva noslēpuma. Mēs kļūstam par daļu no šī noslēpuma. Un arī savā ikdienā, kad ceļamies no rīta vai ejam vakarā gulēt, kad dodamies ceļā vai gatavojamies maltītei, kad mēs ienākam dievnamā vai izejam no tā pirms katra darba, mēs tik vienkārši varam sev atgādināt, ka mēs katrs ticam trīsvienīgajam Dievam. Ka mēs ticam Dievam Tēvam, Dievam Dēlam un Svētajam Garam, tik vienkārši saliekot pirkstus un apliecinādam un pārmetot savu krustu patiesā ticībā. Un kad mēs tā daram, pats Dievs ir ar mums un pasargā no visa ļauna.
Lai Dievs svētī, vienmēr atcerēties to. Āmen.